Labrīt, namastē. Mani sauc Elīna, es esmu Atma jogas, Hatha jogas pasniedzēja, un šajā video mēs soli pa solim apgūsim sveicienu saulei. Sveiciens saulei ir klasiskās jogas vingrojuma komplekss, kas sastāv no 12 asanām, kuras cikliski atkārtojoties, kā pa saules ratu ejot, ļauj iesildīt mums visas ķermeņa locītavas, ļauj enerģijai lēnām aizplūst pa visu ķermeni, izkustēties. Tas ir lielisks veids, kā pamodināt sevi un kā aktivizēt sevi. Bet pirms mēs sākam, pāris lietas ņem vērā. Ja tu no rīta pamostoties jūti, ka nav spēka sevi turēt uz rokām, nav spēka būt aktīvam, tad šo kompleksu patur kādai citai reizei. Tāpat ņem vērā mēnešreižu laikā, vai ja tev ir paaugstināts asinsspiediens, tad tajās reizēs iespējams kaut kas lēns un mierīgs būs tas, kas ir vairāk piemērots. Bet visādi citādi, sveiciens saulei, nostājamies aklāņu priekšpusē, tad asana, pirmā pozīcija, īstie pakausi uz augšu, iegurnis neitrāls, pleci uz aizmuguru uz leju, pēdu ārmals ir paralēls un pēdu pirksti ir kopā. Jālpā saliec plaukstas kopā pie krūtīm, tā ka īkšķis pie sirds, piever acis. Un tajā vietā, kur saules spinums, vizualizē sev lielu spožu sauli, aktīvu, dzīvespriecīgu, enerģisku. Varbūt tu tur sajūti izpukstēšanu, varbūt siltumu, varbūt neko. Tad vienkārši domās lielu dzeltenu spožu bumbu tur ieliec, mirdzošu, kustīgu kā saulīte. Lēnām atver acis un lēnām sākam ar ieelpu atlieciens virzi rokas augšup. Tik, cik tev ķermenis ļauj, sākotnēji stiepies vairāk krūšu kurvī, nest uz priekšu uzreiz iegurni, pāver vaļā plecu daļu. Ar izelpu nolieciens, tu var droši sākumā kājas ieliekt, atbrīvo muguru, kaklu, galvu. Ar ielpu pacel augšā galvu, liec labu, lielu soli, labai kājai atpakaļ, cēlis pie zemes, labā pēdas priekšpusi. Paskaties augšu, pavelc atpakaļ plecus, iesēdies augšstilbos. Ar izelpu noliec stabili plaukstas pie zemes un suns ar galvu uz leju. Pirmajā reizē taisot, tu vari vai pasoļot mierīgi vienu un otru kāju pāris ielpas un izelpas paliekot šajā pozīcijā, vai izelpā izstiept tikai muguru, ieliecot kājas ceļos. Ielpa izelpa laid lejā ceļus, aštanga namaskara 8 punkti. Elkoņus gar sevi, krūtis zods pie zemes, un tad arī ielpa lēnām kobra. Buģanga asana pēdas kopā, pēdas uz pēdu priekšpusēm, elkoņi pie sevis, pleci uz aizmuguru uz leju. Nesāc ar lielu izliecienu. Pavisam nedaudz pacelies tikai tik, cik tu vari uz muguras muskuļiem. Elkoņis tur pie sevis, kājas ir aktīvas, ceļa bļodiņas sasprindzinātas. Ar izelpu suns ar galvu uz leju, liec pēdu pirkstus pie zemes, caur četrāpus pozīciju izstiepies. Ja vajag joprojām tur kājas ieliektas, vai pamīšus pastiep vienu un otru. Ar ielpu kreiso kāju ar 1 vai 2 soļiem liec priekšā starp plaukstām, labo celi pie zemes, pēdus pēdu priekšpusi. Pavelc atpakaļ plecus, paskaties augšu, pasveicini sauli. Ar izelpu nolieciens, ja vajag joprojām tur ieliektus ceļus, atbrīvo muguru, kaklu, galvu. Ar ielpu atlieciens, pastiepies plecu daļā, pasveicini sauli. Ar izelpu saliec plaukstas kopā. Šī ir tikai puse no cikla, otra puse būs ejot atpakaļ ar kreiso un nākot uz priekšu ar labo kāju. Ielpa, atlieciens, pamēģināsim nedaudz ātrāk. Izelpa, nolieciens, ja vari, atstāj taisnas kājas. Ielpa, kreisā kāja atpakaļ, celis pie zemes, pastiep ķermeņa priekšpusi, paskaties augšu. Izelpa, suns ar galvu uz leju, tajā variantā, kas tev šobrīd iespējams, vai nu saliektiem ceļiem, vai taisniem. Ielpa, izelpa, ceļi, krūtis zod, sēža paliek gaisā,
Lēnām pārslīdi kobras pozā. Paliec pēdas uz pēdu priekšpusēm, elkoņus pie sevis un pacelies tik, cik tev ķermenis ļauj. Izelpa, suns ar galvu uz leju. Ielpa, labā kāja liec uz priekšu, ja vajag ar 2 lieliem soļiem. Kreisai pēdai, priekšpusi pie zemes, cēlis pie zemes, pastiepies. Izelpa, nolieciens pie saliektām vai taisnām. Ielpa, atlieciens. Izelpa, rokas gar sāniem. Tas ir viens cikls, 2x12 jogas pozas. Mēs pamēģināsim ātrāk un pastāstīšu jau arī tālāk, kā var iet attīstīt šo te kompleksu. Izstiepjamies, rokas gar sāniem, sajūt elpu. Ielpa, izelpa, saliec plaukstas kopā pie krūtīm. Un arī ielpa atlieciens, ja jūti, ka var pastiep arī vēderdaļu. Izelpa, nolieciens, atbrīvo muguru, kaklu, galvu. Ielpa, labā kāja, atpakaļ, izstiepies priekšpus. Izelpa, suns ar galvu uz leju, ja var, taisnām kājām. Ielpa, izelpa, laid ceļus, krūti, zodus. Zodu lēnām var pastiepties, ja var, pacelies kobras pozā augstāk, aktīvas kājas, pēdas uz pēdu priekšpusēm. Izelpa, suns ar galvu uz leju. Ielpa, kreisā kāja, labā pēdas priekšpusi, izstiepies ielpā. Izelpa, nolieciens. Ielpa, atlieciens. Izelpa, plaukstas kopā, otrs virziens. Ielpa, atlieciens, izelpa, nolieciens. Ielpa, kreisā kāja, izelpa, suns ar galvu uz leju. Ielpa, izelpa, lēnām vai nu slīdot, vai uz brīdi nofiksējoties ar ielpu, kobras poza. Izelpa, suns, ielpa, labā uz priekšu, izelpa, nolieciens. Ielpa, atlieciens, izelpa, rokas gar sāniem. Un mēs uztaisīsim vēl 3. variantu. Parādīšu, kas būs tajā, kādas papildus iespējas. Nosuņ ar galvu uz leju. Vēl viens variants praktizētājiem, kā iet iekšā kobras pozā, ir uz brīdi aizturot elpu un ieslīdot iekšā. Bet vēl 3. variants. Nosuņ ar galvu uz leju, ejam čaturanga ar elpas aizturu un tad arī kobra. Izvēlies, kurš no 3 variantiem, vai tas pats ar ielpu, izelpu lēnām, caur aštanga 8 punktu namaskaru, tu celies augšā kobrā, vai to slīdi ar elpas jau aizturi, vai ar elpas aizturi caur čaturangu, jeb zemo dēļu pozu. Sagatavojamies, nostājamies. Ielpa, izelpa, saliec plaukstas kopā. Ielpa, atlieciens tik tālu, cik jūties labi. Izelpa, nolieciens. Labā kāja atpakaļ ar ielpu. Suns ar galvu uz leju ar izelpu. Ar ielpu, izelpu vai elpas aizturi izvēlies vienu no sev iespējamiem variantiem, kā lēnām aiziet uz kobras pozu. Izelpa, suns ar galvu uz leju. Ielpa, kreisā kāja, izelpa, nolieciens. Ielpa, atlieciens, izelpa, plaukstas kopā. Ielpa, atlieciens, izelpa, nolieciens, ielpa, kreisā kāja, pastiep priekšpus. Izelpa, suns. Ielpa, izelpa vai elpas aizture. Un caur 8 punktiem nokļūstam kobrā. Izelpa, suns, ielpa, labā kāja, izelpa, nolieciens. Ielpa, atlieciens, izelpa, rokas gar sāniem. Lēnām prakses ceļā, izmēģinājumu ceļā
atrodi to savu variantu, cik tālu šobrīd tev ķermenis sveicienā saulē ļauj darboties. Un tad pēc savas nepieciešamības, ja tu pamosties tāds ļoti lēns, bet zini, ka ir vajadzīga dienai jauda, uztais sveicienu saulē. Kādam varbūt derēs sveicienu saulē katra rīta praksē. Bet atceries, ka vakarā pildot, tas var dot papildus spēku un pēc tā varbūt nedaudz grūtāk aizmigt. Tāpēc to arī iesaku pildīt no rīta. Un, kas svarīgi, velti laiku, vismaz 2-3 minūtes, pēc sveiciena saulē apgulties šavāsanā un ļaut, lai enerģija, kas pa ķermeni iekustējusies, lēnām nokļūst visās ķermeņa vietās, kur tā ir nepieciešama. Lai laba tava šodiena!